Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Kuldonam ir atkal jauns videoklips, un kā jūs redzat, man uz galda atrodas monitors. Liels monitors, lielā kastē, absolūts jaunums no Philips, un tas ir Philips Evnia 8000 sērijas 4K OLED monitors. Kā jūs atceraties, mēs pagājušajā gadu rudenī kopā ar Elizabeti bijām Parīzē, kur tad Philips prezentēja visus šos jaunos Philips Evnia sērijas monitorus. Un es atceros to, kad es piegāju pie stenda, kur atradās tieši šis modelītis. Un man uzreiz bija tāds, wow, es šito monitoru gribētu apskatīt savā kanālā, un man tas ir arī izdevies. Man uz galda ir Philips Evnia 42 M2N 8900. Jūs jau redzat šeit apakšā uz kastītes, kā jau teicu, OLED ekrāns, DCI, P3 98%. Protams, arī HDR, Ambiglows, kas izskatás vienkārši fantastiski, 0,1 sekunde response times, USB Type-C, protams, arī multi-client KVM tehnoloģija, kas ļauj jums pie šī monitora pievienot līdz pat 2 datoriem un darbināt to ar vienu klaviatūru un vienu pelīti. Protams, arī Adaptive Sync tehnoloģija. Un, protams, 4K 138 Hz refresh rates. Malu attiecību šim monitoram ir 16:9. Šis ir pilnkrāsu 10 bitu displejs. Skata leņķis šim monitoram ir 178 grādi. Low input lag tehnoloģija. VSA Clear MR 8000. Low blue režīms un flicker free tehnoloģija, kas ir izstrādāta, lai samazinātu acu nogurumu, ko bieži izraisa ilgās stundas pie monitora. Protams, arī Smart Image spēļu režīms, kas ir optimizēts spēlētājiem, kā piemēram FPS mode, Racing mode, RTS mode un tā tālāk, kas piešķir katrai spēlē, ko spēlēsiet, īpašu asumu un krāsu buķeti. Protams, arī ir iebūvētie skaļruņi, veseli 2 gabali, katrs pat 10 vatiem ar uzlaboto DTS sound. Un, protams, ultrawide color tehnoloģija, kas nodrošina plašā krāsa diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Tagad ir laiks arī viņu unboxot un arī paskatīsimies, kā viņš izskatās dzīvē, vai ne? O, jā, ir, augša ir vaļā. Sagāzīsim šādā veidiņā, jā? Obā, un te jau viņš pamazām nāk ārā. Šeit mēs redzam, protams, visus kabelīšus. Mums ir arī displeja, porta cables, jā, ar 8K supportu, pat HDMI vats, Type-C vats, abos galos USB Type-C. Protams, arī instrukcija ar visām pamācībām un vispārējais nāk komplektā. USB Type-A uz USB Type-B. Mums ir arī remote controls. Šitāds ten. Šeit ir arī kaut kāds statīvs laikam, jā, pie sienas pielikt. To tiem cilvēkiem, kas grib pielikt pie sienas monitoru, tad jāizmanto ir šitas ten. Pati kājiņa. 3-stūra veida kāja. Šeit mēs redzam Philips logu cits. Šī pusītē mums ir Philips, un otrā pusītē mums ir Evnia, arī tāds iegravēts. Un pati tā struktūra tai kājai, tāda patīkama. Pats stands mums atrodas šeit. Jā, vēl, protams, Evnia logu cits šitana augšpusītē. Šeit jau apakšā ir pats monitors, kur tūlītās mēs celsim laukā. Pavienosim šīs abas konstrukcijas vienā veselā. Tagad pievienosim šo burvīgo kāju jau pie paša ekrāna. Šī kāja jau skrūvējās nedaudz savādāk kā pārējās. Šeit mums ir jāuzliek viņa virsū uz šejienes, un tad mums ar skrūvītēm, kuras te nāk arī komplektācijā, jā, reku mums ir skrūvītes, un ar tām skrūvītēm ir šeit 2 lielās skrūvis. Skrūvītes komplektācijā nāk šeit, un tad ar tām skrūvītēm viņš ir jāpieskrūvē. Tā pirmā skrūvīte ir pieskrūvēta. Tagad mēs zināsim to, kad monitors stabili turās kopā ar savā konstrukcijā ar šo burvīgo kāju. Ovā! Un te nu viņš ir! Kopējais svars ir tiešām ap 20 kilogramiem. Ņemam no šo pārsaku. Un te nu viņš ir! Šādi viņš izskatās no aizmugures. Oh my god! Manuprāt, lielisks monitors tieši priekš konsoļu spēlmaņiem. Šeit būs tas Ambiglows, šeit ir lampiņas, šeit ir lampiņas, šeit ir lampiņas un vēl šeit pa vidu arī būs lampiņas, kuras spīdēs, kuras tad jūs varat customizot tavās krāsņās, kādās jūs vien vēlaties. Šeit ir vietiņa kabel managementam, jā, caur kuriem mēs varam tā kā smuki kabelīšus savilkt iekšā štajā ten, kurš tā vieta speciāli domāta headsetam, kur savējās austiņas, un šeit var droši šādā veidā arī likt un tā kā, uzkarināt. Protams, arī šis ekrāns ir kustināms. Mēs varam viņu iekustināt pa labi,
varam iekustināt pa kreisi un, protams, arī uz augšu un uz leju un arī mazliet ieliekt šādā veidā slīpeniskajā, ja? Paskatieties uz šiem šaurajiem rāmīšiem, gan labajā, gan kreisajā pusītē augšā un lejā vispārībā neredz tos rāmīšus. Tagad es domāju, ir laiks jau doties un pievienot jau šo burvīgo monitoru pie manējā setapa. Uzspēlēsim kaut kādas spēlītes, paskatīsimies uz to ekrānu, cik viņš ir sulīgs, tomēr tas ir OLEDs. Dodamies un slēdzam klāt un tiekamies jau nākošajā kadrā. Let's go! A few moments later. Te nu viņš ir, dāmas un kungi, esmu uzstādījis jau šo monitoru uz savējā galda, visos pievienojis, es, ka pirmo reizi uzliku un, ka ieraudzīju šo skatu, es biju vienkārši sajūsmā. Jūsu acu priekšā 4K OLED ekrāns, šis burvīgais Philips Evnija 8000 sērijas, 42 colas Ambiglows aizmugurē. Paskaties, esmu uzlicis šobrīd tieši uz rainbow efektu, kad ir tāds varavīksnes efekts, ja, kas griežās un tur tā mirguļo. Kā es esmu izvēris kabelīšus rekord caur šito ten viss smuki. 4K attēls jūsu acu priekšā. Nu, caur kameru es to nevaru nodot, bet savām acīm skatoties uz šo paneli, ja, skatoties uz šo 4K, oh my god, cik viņš ir lielisks! 138 Hz. Patestēju, kā ir montēt video, nu vispārībā uz šāda milzīga ekrāna. Es savus Resident Evil epizodus varētu ļoti ātri vispārībā samontēt. Man viss ļoti labi ir pārredzams. Milzīgs preview ekrāniņš, nu vienkārši burvība jūsu acu priekšā. Kā tad izskatās tas Ambiglows tieši tumsiņā, paskatieties, ja? Tumsiņā vispārībā viņi var redzēt, nu cik sulīgi viņš tur spīd aizmugurītē. Šī pults, jā, ar kuru tad jūs varat visu darīt, kas ir pieejams monitorā. Settingi un viss pārējais. Iet, piemēram, settingos, ja? Pavisam vienkārši atverās vaļā settingu, un tad jūs šeit arī tad redzat visu settingu panelīt. Kas tad te ir? Par šī monitora konektivitīvu, kādus tad portus monitora aizmugurē mēs redzēsim? Mēs redzēsim veselus divus HDMI 2.1 līdz 120 Hz. Wow! Viens display ports 1.4, viens USB-C, priekš video datu un power delivery līdz 90 vatiem. Viens USB 3.2 Gen 1 Type A ports, viens USB Type B ports un veseli 4 USB Type A porti, no kuriem 2 ir ar fast charge. Nodemonstrēju šī monitora iebūvēto skaļruņus, kas ir veseli 2 gabali, katrs pa 10 vatiem ar uzlaboto DTS sound. Šis ir oriģinālais. Tālāk mēs varam iet vēl settingos. Jā, un šeit mēs varam vēl mainīt visādus modus. Te mums ir music, movie un tā tālāk. Bet šis ir standarts. Klausamies. Oh my god. Yeah. Tagad uzlieksim uz music. Pārbaudīsim. Šis ir music. Jau ir savādāk, dzirdat, speciāli priekš mūzikas. Tagad ir laiks iet CSGO-vā, paskatīsimies, kā tad ir spēlēt uz šī 42 colu OLED 4K. Tieši Counter-Strike. Davai iesim vienā mačā, iztestēsim, let's go. Esam manā mīļākajā mapē Pool Day. Un paskatieties, oh my god, cik interesants sajūts. Labi, come on. Interesants sajūts spēlēt uz tik milzīgu ekrānu. Labi. Headshotiņ, oh my god. Jā. Headshots. Sākam īsto maču. Headshots. Labi. Headshots. Headiņā. Man patīk. Labi. Headshots. 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 Gaļa. Labi. Bizons. Labi. Lieliski. Davai. Labi. Headshot pēc headshot.
Labi! 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 Lieliski! Labi! Labi! Lai nāzīt! Un ar nāzīti! Uldons TV uzvara! Parādīšu jums, cik tad vienkārši ir pārslēgties no jūsu datora uz jūsu, piemēram, konsoli, vai ne? Pavisam vienkārši uz šī kontroliera uzspiežam uz augšu un pārējām uz mūsu PlayStation 5 spiežam virsū. Un paskatieties, jau pēc pāris sekundītēm mēs tūlītās jau būsim mūsu PlayStation 5 ekrānā. Lūdzu, un jūs esat uz jūsu PlayStation. Tas ir vienkārši lieliski. Jums nav vajadzīgi 2 monitoru mājās, jums pietiek ar 1 monitoru. Tad, kad jūs gribat pasēžat datorā, tad, kad gribat pārslēgties uz savu konsoli. Call of Duty Modern Warfare 2. Izspēlēsim vienu Call of Duty spēli tieši uz šī 4K OLED ekrāna. Es gribu to redzēt. Let's go! Mēs esam iekšā Call of Duty'ā. Shipmenta mape. Jā, davai ņemam kādu loadout mēs ņemsim. Es domāju, ka ņemsim pārasto. Yeah! Oh my god! Tik krūti! Labi! 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 UAVs? Counter UAVs? Oh my god! Woo! Pasies, kājas mauts! Palaižam mīsls, draugi! Un palaižam viņus šeit. Bum! 3 kili papildus Uldonam. Oh my god, pasies, kājas dominēja. Labi. Pārlāde. Oh my god! Labi. UAVs? Ej, tu noskājas dominē. 21 kils, draugi! Ar pistolī! Labi! Guys, dominēju! Let's go! Labi! Labi, headshots! Labi! 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 Bam! Woohoo! 4 kili! 4 kili ar mīsliem! Šis ir labākais gameplays! 41 kils! Oh my god! Victory! Let's go! Uz šī 4K OLED-a! 41 kils! Tikai uz šī 4K OLED, Philips! Tas ir iespējams! Nu ko, draugi, tas arī pa lielam viss, ko es gribēju jums parādīt par šo burvīgo Philips Evnia 8000 sērijas 4K OLED 42 colu monitoru. Monitors ir vienkārši fantastisks vārdi vistiešākajā nozīmē. Protams, arī cenu kategorijā. Viņš būs augstais plaukts, ar to ir jārēķinās, ka latviešu tirgū, cik es skatījos, ir apmēram no plus mīnus 1400 līdz pat 1500 eiro. Bet jūs investējat ar šādu monitoru sev uz nākošajiem 10 gadiem kā minimums. Jūs varat izmantot viņu pie konsoles, pie datora. Nu, vairāk man liekas, ka vairāk būtu interesēti tieši konsoles spēlmaņi. Nu, ar visu ambiglovu aizmugurē, visi augstākās klases produkti, viss ir šajā monitorā apvienot. Protams, arī videoklipa aprakstā es atstāšu linku, kur jūs varēsiet iet un paskatīties padziļinātāku informāciju par šo monitoru. Vēlreiz gribētu pateikt lielu paldies Philips, ka deva man iespēju
tiešām notestēt šo monitoru, apskatīties, uzgeimot uz viņu. Tā bilde, tas viss, ko mēs redzam uz šī ekrāna, jūs sēdēsiet mājās un kaifosiet. Jūsu acis būs gandarītas par šo iegādāto produktu. Liels paldies, ka skatījāties šo videoklipu. Neaizmirstam iespiest laika podziņas un tiksimies kādā nākošajā videoklipā un jau pavisam drīz es apskatīšu kaut ko jaunu. Un atcerieties, Philips Evnia 4K OLEDs. Tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Tiekamies nākošajos videoklipos. Let's go! Philips Evnia!